visiem labi, bet mēs nedomājam par savām interesēm. Jā, nu tādā ziņā, ka, teiksim, gan iekšpolitisks, ja, teiksim, šeit kaut vai par to, ka, teiksim, nodokļu tās revīzijas sakarā, nu, biznesam daļa no politiķiem bija saskatījusi vēlmi vēl uzlikt papildus nodokļus, jo, nu, redz tikai iespēju visiem pārdalīt, atņemt un sadalīt. Jā, nu, skolā bija mācījušies divas lietas, jā, protams. Jā, skolā bija matemātikā divas lietas apgūšas, atņemt un sadalīt. Jā. Mēs pusi no matemātikas mākam. Attiecīgi jautājums, ka tas pirmām kārtām jāsaprot, ka tas aizņēma gandrīz 2 gadus vēl iepriekšējā valdībā, esošajā valdībā katru pāris stundas nedēļā pašam, teiksim, iet un pārliecināt, runāt, sisties pa katru detaļu. Mēs pieļāvām kļūdu, ka mūs ierāva profesionāli diskusijās pa detaļām, ja? Un tur, protams, nu, tur iet tā kā purvāt noslīkst, ja? Jo tur sanāk pretī tev 30 cilvēki, kuri katrs stāsta, kāpēc kaut ko nevar izdarīt. Ja? Un tas ir ļoti laba metode no valsts puses, ja negrib, teiksim, kaut ko panākt. Tad jāpēc darba grupa. Jā, un tu saproti, ka tu jau profesionāli tajā nevar spēlēt, ja? Ka tev sāk operēt ar 500 skaitļiem dažādiem, ja? Un viss ir tikai tāpēc, kāpēc nevar. Ja? Mazā biznesa regulējumu nevaram ieviest tāpēc, ka nevaram, un viss, ja, teiksim. Un attiecīgi, nu, kaut vai nodokļu sadaļa, tas paņēma ļoti lielu daļu. Un diemžēl jāsaka, ka, nu, jau 3 gadi pilni, teiksim, man tajā amatā ir. Jāsaka, ka tu sāc arī pats degradēties. No tā viedokļa, ka tu saproti, ka vairs nevienu tādu globālu lielu jautājumu sakārtot, kā tu bija iedomājies, ka nu, vienkārši viņi nezina. Doma bija, ka nu, viņi droši vien nezina, kā vajag, ja? Un tad nu, mēs atnāksim, pateiksim, un viss būs kārtībā, jo mums ir sava ekspertīze. Protams, ka mēs nevaram visu laukumu redzēt, bet nu, vismaz pa ekonomiku, pa biznesu mēs pieļaujam, ka nav jau tikai es, mums ir pietiekami aktīvu, gudru cilvēku, kas ikdienā strādā. Sapratām, ka nevienam jau to mūsu zināšanas nafik arī nevajag. Kāpēc nevajag? Tāpēc, ka katrs lielā daļā rūpējās par savu mazo ikdienas pasaulīti, ja, savu ministrijas budžetu, ja, mierīgu dzīvi. Viens, otrs saprot, liela daļa jau saprot to, ka, lai kaut ko izmainītu ar labiem, mierīgiem pasākumiem, tādiem visiem pa labam nesanāks. Ja? Nu, kaut vai tautības pasākumu prasīs kādam vai visiem iziet no komforta zonas. Ja? Neviens to negrib. Otrs, arī politiskajā pusē es vēroju un domāju, ka liela daļa no politiķiem ir zaudējis ticību, ka var kaut ko mainīt. Un tajā purvā jāsaka, ka liela daļa ir saprot, ka var mierīgi atrasties, bet nu, tur nekāda revolūcija vairs nevar uztaisīt. Es, protams, joprojām ticu, ka var uztaisīt. Jautājums vairāk šodien sāk sliekties uz domu, ka izmaiņas var notikt tikai caur lielām problēmām. Nu, kad var sakot, ka jāsagaida, kad būs kaut kāda pēc mazliet, nezinu, tur valsts defaults vai kaut ko nevar vairs aizņemties vai kaut kāds... Jā. Labprātīgi tas nenotiks, un beigās nebūs. Bet iedomājies, ja tev būtu uzņēmums, iedomājums uz mirkli, kuram ieņēmumi 15,1 miljardus, un, nezinu, un tu sarēķini izdevumus, un tev ir 17,1. Vai tu uz mirkli iedomātos aizņemties 2 miljardus, lai tu varētu strādāt? Nē. Šeit ir labs piemērs. Tā iegāja akciju sabiedrība uz grunts, ja, teiksim, tad bija gads, kad jau redzēja, ka tur nav malas vairs, ja, un tad akcionārs, nu jau nelaiķis, aizgāja uz banku, paņēma kredītu, lai izmaksātu dividendus. Tas bija labs gājiens. Jā, nu apmēram mēs tā dzīvojam, ja. Un mēs arī skaidri un gaiši runājam, ka, protams, būtu labi runāt, tad, kad trūks naudas un tad budžets neiet kopā izdevumu ar ienākumu, būtu labi runāt tomēr un vienoties, un mēs vienmēr gājam runājam, kā nopelnīt vairāk. Nu jau mēs esam nodegradējuši savās prasībās uz to, ka, nu labi, ja mums nesanāk pelnīt, ja, nu tad vismaz runājam par to, kā netērējam to naudu, ja. Un to mēs esam uzlikuši šogad par, diemžēl, tas jāsaka, diemžēl, jo pašam par to ir dusmas, bet, nu, labāk izvēlēties mums soli, ko var sasniegt. Tur saprotat, nu, pretinieki būtu vēlams, ka tie mums partneri, bet, diemžēl, visu laiku sanāk, ka mēs pretinieku pozīcijās esam. Un birokrātiski paņemam šo vienu tēmu, nu jau bija viņai jābūt gatavai pagājušā gada oktobrī pabeigtai, šobrīd viņa ir pirmajā trešdaļā iestrēgus. Un iestrēgus tā, ka, nu, neizskatās, ka vilks uz priekšu, ja. Ir tas, kad mēs gribētu, ka tos, kas ir tie labie mūsu piemēri, arī no valsts puses, mēs viņus motivētu un atbalstītu un teikt, reku, nav valsts, viss sūdīgi nav. Ir labi piemēri, viņus vajadzētu gan finansiāli tos cilvēkus atbalstīt, gan
rādīt un lielīt, kad var, lai ik piemērs citiem ir kaut citur, kur tā kā bedrē, ja, teiksim, tu aizēji un var pakārties, teiksim, attiecībās. Man, pieņemsim, patīk ļoti labi vērtējumi jauno valsts dienas vadītāju, ja, teiksim, arī sevišķi salīdzinot, kā bija pirms tam, ja, teiksim, ar iepriekšējo, tādu šobrīd konstruktīvus sadarbības. Viņš ir mūsdienīgs cilvēks. Jā. Nav iepriekšējā paudze, kur ir iestrēgus kaut kādos... Tā kā man ar Bāju bija intervija, man likās super. Ja visur būtu tādas vadītājs, mēs droši vien būtu cita valsts. Jā, un tāpēc tā pretdarbība notiek pietiekami spēcīga. Trakākais tas, ka nevis es jau saprotu, kad ir grūti kaut ko dabūt cauri, bet man visvairāk gan skumdina, gan pārsteidz, ka tu aiziet pie politiķiem runāt par to, ka nav labi, ka tā biznesa vide nav ok. Un pat ne pie politiķiem, bet jau pie lēmumu pieņēmējiem, kas ir pie varas šodien. Un viņi tev sūdzās divreiz vairāk par to, cik ir sūdīgi valsts pārvaldē un ierēdniecībā, nekā tu nāc pie viņa, ja? Tu saproti, Jā, tā kā varbūt varam bišķiņ paturpināt, tu minēji, ka zemkopības ministrija tā, kur ir laba sadarbība, kur ir vēl laba un kur ir slikta sadarbība? Teiksim tā, kad ekonomikas ministrijā ar ministra līmenī tiešām mēs komunicējam bieži un daudz. Tālāk bieži vien no tā, ko mēs sarunājam pēc ierēdniecības no dzirnavām iznāk ārā pilnīgi kaut kas cits. Un tur tā ir problēma, ar ko es neredzu, ka tiktu galā šobrīd. Bet tādā ziņā vismaz komunikācija. Jautājums arī, vai tikai komunikācija ir mērķis. Ja? Es esmu piefiksējis, mana sadarbība ar politiķiem Latvijā ir tāda, ka tu ar viņiem tiecies, viņi visam saka jā, bet pēc tam tu skaties, cik gadi pagājuši un nekas nav izdarīts. Atcakot, man liekas, Latvijas politiķiem galvenais ir, kā izskatās, nevis ko viņš izdarīs. Protams. Daļā mēs jau biežāk nekā mājās bija, ja, teiksim, finanses ministrijā, bet tur ir drosme, man liekas, ir tajā jau ierēdniecības pusē tomēr pieņemt, ka mēs varam pilnīgi savādāk. Ja? Varam arī izdevuma daļā pilnīgi savādāk. Jo labklājības ministrijā, kas ir ļoti daudz mūsu LDDK, teiksim, vajadzīgais sadarbības partners, jo tas ir darba likums, virsstundas, slimības lapas, bezdarbnieku pabalsti un tam līdzīgi. Tur ir auzas pilnīgāk. Bet būs jau izglītības ļoti svarīga tēma. Nu, neteiksim, ka iet, maigi izsakoties, ja? Sākot ar to, kad mūsu pašu, teiksim, pretenzijas, ko mēs vienmēr velkam ārā pa visādiem pētījumiem, kur viss ir 299 999 eiro vērtībā, kur pētām sākot to slavenos boltus un vēl visu kaut ko, ja? Beidzot ar to, ka, pieņemsim, mēs pilnīgi skaidra situācija, kurā būtu nepieciešams mainīt, un to visi zina jau gadiem, ir cilvēku kapitāla pārvaldība kā tāda, sākot ar izglītību, beidzot ar bezdarbniekiem, strādājošiem, viņa apmācībām un tam līdzīgi. Tā visa nauda, nu, neteiksim visa, bet tā nauda ļoti liela daļa aiziet vējā, jo māca floristus, ja viņš bankā strādā, ja, vai slavens Latvijas bankas viens no vadošiem darbiniekiem pametinātāji mācās uz šādiem līdzekļiem, ja, vai bezdarbnieks māca lietām, kuras viņam nekad nederēs, jo tāpēc, ka viņš tā izvēlējas, nu, teiksim, dzīvē viņš neko nav strādājis, viņam ir 40 gadi, man konkrēti piemēri, ja, viņš neko dzīvē nav strādājis vispār. Jāsaka, ka to nevar tērēt valsts naudu, kad māca viņu digitālo mārketingu. Mājā, kad viņam ir klona grīda un nav interneta. Ja? Attiecīgi, un tā arī mēs dzīvojam. Ja? Teiksim, mēs sējam naudu vējā, ja? Un tad nekad viņi mums nepietiks. Ja? Vai tas ir kaut kāds vienkārši sēdēšana uz resursiem un nevēlēšanos nevienam atdot? Jā, šis ir galvenais, jo tur visur ir iesaistīta nauda, un arī jāsaka, privātais bizness tur iesaistīts. Tie paši apmācītāji visi, ja, tie jau nav lielākoties valsts uzņēmumi, tas arī valsts augstskolas, ja, vai valsts, teiksim, tehnika, bet arī privātais bizness, kurš faktiski veģetē uz to, kad ir kaut kādi fondiņi, projektiņi, apmācību programmas un tam līdzīgi, bez izmērāma mērķa, kāpēc tas tiek darīts. Ja. Un tā pretestība ir ļoti liela. Ja? Nu, ja tu saproti, ka tava silta vieta, kur tu 20 gadus esi strādājis, plus, ja, teiksim, pa vadītāju, rītā varētu nebūt, ja? Un tev nāktos, nevis braukt dažādos komandējumos un gudri izskatīties un pie tam un vēl runāt, tad skaidrs, ka es darīšu visu, lai nenolikvidētu to pasākumu, ja, teiksim. Un tā mēs ar papli visu laiku griežamies. Labi. Bez drosmes to nevar izdarīt. Bez drosmes un smaga konflikta. Ir kāds, kam ir tā drosme? Patreiz, nē. Nav tāds man īsti.
Jo vienmēr runājot par šo taupību, pirmkārt, daļa sabiedrības uztver vārdu taupību kā kaut kādu bubuli, ka tas ir slikti kaut kas. Manuprāt, tā ir normāla lieta, kā jādzīvo. Biznesā mēs tikai un vienīgi reāli dzīvojam taupības režīmos. Ja? Otra lieta, ka faktiski daļa vienmēr ir bijis tā, vienmēr ir gājuši tikai pēdējos 10 gadus tikai un vienīgi uz palielināšanu, un nemaz mentāli nepieņem, ka varētu būt arī savādāk. Ja? Vēlētājs īstenībā ir daudz gudrāks, kā viņi domā. Ja? Un pat pensionāri, tie, kas ir ceļuši, ir redzējuši grūtākus laikus un tam līdzīgi, ja? Pat, labi, es neaicinu uz pensiju samazināt, kā es saku, teiksim, ka tas ir pēdējais, ko vajadzētu darīt, bet viņi pat to saprast. Ja, no tā viedokļa, ja tiešām mums, pieņemsim, nauda ir vajadzīga reāli ielikt tankos un pretgaita aizsardzības sistēmās, lai te neatbrauc Krievi, ja, teiksim, un neiekaro. Līdz ar to es domāju, ka ļoti daudz pārvērtē vēlēt. Arī valsts pārvaldē ļoti daudz skaidri un gaiši saprot, ka tērē neiedzīga nauda. Kad dzen viņu ārā pa visām malām, teiksim, un tie tēriņi ir, kāds no ierēģiem. Kas tur ir? Šitojiem projektiem jau vajag tikai 50 000. Kas ir 50 000? Pamēģini nopelnīt tos 50 000. Ja? Un šāda, tas viss ir beidzās un sākās ar izglītību no tā, lai arī valsts puse, publiskā puse saprot reāli, no kurienes tā nauda nāk. Nē, tur ir kaut kāda ilūzija vispār par naudu. Tur ir kaut kas vispār. Man saskaras, ka tur 20 miljoni vispār nopaļošanas kļūda ir. Un tas iemesls ir nevis tāpēc, ka es domāju arī nevis nesaprotu, bet apzinās, ka to mainīt prasa drosmi, sāpes, negācijas un tam līdzīgi. Kurš to grib darīt? Un kamēr to var atļauties, peldam pa strauju. Kā? Savādāk mēs esam konstatējuši, ka argumenti un pamatojumi nestrādā. Jā. Mēs esam konstatējuši, ka intensīva pierunāšana strādā ļoti maz. Jā. Arī šis pats 5% samazinājums, ja viņš notiks, tad tas sākās pagājušajā gadu vasarā. Tā, ka sāka runāt par šī gada budžetu. Es teiktu, 5% obligāti. Jā, es varu parakstīties uz papīra. Tajā mums ir tāds nacionāls trīspusējs sadarbības padomu, kur visu māju galvu vajag samazināt 5% uz 25. gadu. Ieliekam protokolā. Protokolu neieliksim. Kāpēc? Tāpēc, ka nebija video ritīgi dzirdams. Vai pateica visi jā vai nē. Ja? Ja, un tā arī es neparakstīju to protokolu un viss. Ja? Labi, ir viens politiķis, kuram var uzticēties, kas tā pasaka un to izdara? Nē, es neredzu. Atsakot, visi saka jā un neko nedara. Nevis neko nedara. Saprot, ka tas spiediens kaut kāds arī no mūsu puses ir pietiekami jau intensīvs. Tas sāk kaut kādiem solīšiem iet, bet tad jau ir taktika, ja, teiksim. Vai viņš pats nobīstās tālāk virzīt, ja, jo pretspiediens no tādas vai no ārotbiedrībām vai no ierēdniecības masas ir pietiekami liels. Vai taktika ir, tāpat neko nedarīs, labi, ievilksim darba grupās 8, ja, teiksim. Labi, es tad iedomājos, vienkārši tie cilvēki gājuši politikā, lai glābtu valsti, un valstī vai šobrīd samazināt izdevumus, bet tad, lai izglābtu savu partiju, viņi nesamazina izdevumus, kā pašmats sanāk. Kāpēc ir gājuši politiķi, kā pirmkārt vecai paaudzei, kas ir sen šeit, ja? Politikā tie iemesli var būt dažādi. Es domāju, ka jaunā paudze šobrīd, kas nāk politikā, nāk uz darbu, kas ir vēl sliktāk, manuprāt. Jo ir labi apmaksāt darbu, kurā viņš nevienu dienu dzīvē nav bijis reālajā ne ekonomikā, nerunāt par biznesu, ja? Pat strādājis nav. Un tas ir tas droši vien sliktais trends, kas notiek. Ja? Attiecīgi, un tad viņi skatās, mūsu statistika rāda, ka mūsu vēlētājs ir šāds, ja? Priekš kam viņi tracināt, un tiešām tās izmaiņas varēs izdarīt tikai tad, ka būs kāds atradīsies kaut kādu iemeslu dēļ, kuru neinteresēs, lai viņi ievēl nākošajās vēlēšanās. Kas domās valstiski, kāpēc viņš vispār tur gāja, nevis tā kā, lai viņam vēl būtu darbs. Jā. Ka viņam būs, nebūs, ja? Un viņi strādā, atražo sevi pēc būtības, ja, teiksim. Konkurence, politiskajā vidē jau nav tās konkurences. Mēs paši redzam šodien, valdība jau turās tikai tāpēc, ka neviens jau nav gatavs atnākt un paņemt to varu, ja? Nacionāla apvienība cik gadus neviens negrib premjeru krēslu, ja? Kā var tā būt? Cerams uz kaut kādām.